Ar mākslu, pasaules kora olimpiādas dalībnieku muzicēšanu, brīnišķīgu vasaras pilnbrieda ziedatvana mākoni, Rīgas botāniskajā dārzā tauta pulcējās košajā puķu ballē. Vēlme apliecināt sev puķaudzētāja lomā šķiet ir prātā ienākusi katram latvietim. Priecēt acis ar skaistumu, kas baudāms mūsu platumgrādos vien īsu mirkli, ir tīkami un šķiet svarīgi daudziem. Latvijas jau tomēr dabas bērns. Mēs jau visi zinām, kur mums ir lauki. Un ātrāk vai vēlāk gribās tos pirkstus iebāzt zemē un pastīties, kas tad no tās melnās zemes iznāk, kāda krāsu, smaržu, formu, dažādība. Latviešu puķu kultūras tradīcijas veidojušās jau pirms 200 gadiem, kad Latvijā savus dārzus iekopa muižnieki. Kam tad īsti būtu jāzied kārtīgā latviešu dārzā mūsdienās? Tā kā ābele vienmēr visās šādās aptaujās ir pirmā. Protams, peonijas, protams, ceriņi, rozes. Tālāk sāk variēt par lilijām un dālijām. Ziediem rotātā atmosfērā iespējams baudīt ko atspirdzinošu, bet saules nogurdinātie var veldzēties ēnā pie nesen kā izveidotā baseina ar ūdens rozēm. Vislielākā rosība manām rožu dārzā, kur smaržu mākonī mēģinot izpētīt šķirņu nosaukumus, dāmas paspēja arī sevi iemūžināt ar krāšņo dārza karalieni. Un, protams, ir iespēja no visa košuma aiznest kaut daļiņu sev līdzi uz dārzu, iepērkot kādu stādu. Tā māksla ir ne tikai atrast to pašu, teiksim, krāšņāko un vis tālāk vesto un visdārgāko augu, bet saskatīt skaistumu to, kas ir mums apkārt dabā, ikdienā, cik mēs esam bagāti. Un ar to pušķot savu dārzu. Skaistums un smarža no puķiem cilvēkus iedvesmo līdzīgi kā mūzika un māksla. Dārza pilnbrieda reibums arī šo Austrijas vīru kori izprovocēja sev un citiem par prieku impulsīvai muzicēšanai.